vienu grāmatu Mauzora pavēlnieki, kuras tapšanā kaut kādu drusku esam pielikuši klāt pie tā kopdarba. Tātad šeit pie šī galda sēž šie cilvēki. Tas, kas ir rakstījis, viņa nav. Viņš ir inkognito. Kad būs nākamā grāmata, laikam, tad jau viņš atklās savu seju. Jā, un parādīsies visai publikai, visā krāšņā. Kāpēc, atklāt sakot, es tiku pieaicināts pie šīs grāmatas tapšanas? Tāpēc, ka es esmu bijušais policijas, milicijas un robežsardzes darbinieks, atvaļinātais pulkvedis robežsardzes. Bez šaubām manā dzīves gājumā bija daudz visādi gadījumi, gan pozitīvi, gan negatīvi, kur kaut kādā veidā tika kaut kādās sēdēšanās un tikšanās reizēs izpaust, un kaut kas arī tika ielikts šīs grāmatās. Runājot par Latvijas policiju, ļoti maz ir, es tā savā dzīves praksē vismaz satieku tikai otro cilvēku, kas vispār raksta tā nopietni. Tomēr es esmu nostrādājis jau 33 gadus, šī sistēma, un tikai 2 cilvēkus tādas pazīst. Viens bija tāds padomju laikā, kas rakstnieks, bet jūs saprotat paši, ka padomju laikā, kad rakstīja ne šo, ne to, un vēl ne to, ko vajadzēja, tad varēja dabūt arī pa galvu. Tātad, šī grāmatā, ir uzrakstīta tāda policista un sabiedrības kopdzīve no 2 pusēm skatījumā. Policisti stāsta, kā viņiem ir bijis, un atkal savukārt tie paši policisti stāsta, kā ir bijis ar tām privātu personām, kādās ķibelēs viņi ir iekļūtušies. Bez šaubām pats autors raksta, ka šeit viss ir izdomāts, cilvēki, šīs visas situācijas, bet, ja tā paskatās nopietni, tad tādas situācijas dzīvē atgadās ne katru dienu, bet nedēļā pāris reizes. Ja mēs varētu salīdzināt šo gara darbu ar citu valstu gara darbiem, mēs varētu teikt, ar to pašu Krievijas variantu, saucot Mentovskī vojni, bija tāda filma, tālāk Sasisto lukturu, jūs tālāk ziniet, es tā domāju, visi viņu skatās un, smaida un arī cieši līdzi tie, kas ir cietēji tur. Es pirmo sēriju, kad redzēju, tai filmai, tas bija daudz gadu atpakaļ, man kā bijušajam, darbiniekam milicijas, tas tiešām ir reāli no dzīves viss uzrakstīts. Tur viss tie izteicieni, visas tās darbības, vismaz uz 50%, mēs paši, kas darbinieki, paši skatījāmies un smējamies. Tas tiešām tā tas ir. Ko var pateikt par autoru? Autors ir bijušais mans padotais. Pazīstu es viņu jau gadus 15, ja ne vairāk. Cilvēks ir strādājis reālu darbu, nav sēdējis kabinetā un ir diezgan lielu tādu sniegumu sniedzis valstī kopumā, lai apkarotu noziedzību un sakārtotu mūsu sabiedrību. Es domāju, tagad es došu vārdu Andrim, lai viņš jau tālāk ved. Mēs ar autoru esam pazīstami jau vairāk kā 20 gadus. Tad sadarbojamies pēdējos 3 gadus. Mums jau viena grāmatiņa kopīgi iznāca. Faktiski tas sanāca nejauši. Reiz kādreiz es strādājos policijā. Ar autoru mēs kopā mācījāmies. Viņš pēkšņi atcerējās, nejauši tiekoties, mēs tikāmies kaut kur, viņš nejauši atcerējās, ka mēs tīķēziņus zīmējām
lekciju laikā. Un piedāvāja, lai es negribētu pamēģināt. Līdz ar to mums sanāca tāda sadarbība. Patīk man tas DJs zīme. Un, ja tas patiks ne tikai manam izdevējam un autoram, tad mēs būsim ļoti priecīgi. Par pašu grāmatu, ko es gribētu pateikt, es tā domāju, ka pēdējā laikā mūsu grāmatnīcās un vietās, kur tirgo grāmatas, ir pārāk daudz nopietnas un svarīgas literatūras, bet pietrūks tādas vieglas, vieglas literatūras lasāmvielas, kurā nav tik dziļi jāiegriezt priekšā. Tāpēc es domāju, ka tā grāmata varētu būt interesanti ne tikai esošajiem, bijušajiem un nākošajiem tiesību sargāju iestāžu darbiniekiem, bet arī cilvēkiem parastam. Cilvēkam, kurš varētu redzēt ne tikai policiju no tā viedokļa, kā viņi apkaro noziedzību, bet ka tur ir arī pietiekoši daudz komiska, interesanti un ir par ko pasmaidīt arī. Tāpēc es domāju, ka viņi varētu būt interesanti plašam lasītāju lokam. Vienīgais, es autoram saku, ka viņam vajadzētu tulkot varbūt arī viņu krievu valodā, jo es domāju, ka viņa piekritēja arī tur būs diezgan. Par pašu grāmatas izdošanu, es domāju, ka labāk laika pastāstīt. Tā, es tā diezgan droši jūtos, policija no abām pusēm. Labi, bijusī, bet, varbūt iekšēji palikusi policija. Būtībā pozitīvā kungs pie manis nonāca ļoti nejauši. Es pat neatceros, kā viņš īsti pie manis nonāca. Tas jau bija gadu atpakaļ, kad mēs kopīgi izveidojām otro viņa grāmatu, pie manis pirmo grāmatu. Sadarbība bija samērā veiksmīga. Samērā tas ir tāpēc, ka kamēr es atšifrēju īsti pozitīvā kunga patieso, protams, es vēl neesmu atšifrējis viņa patieso seju, pagāja nedaudz ilgāks laiks nekā gribētos. Katrā ziņā par pašu autoru es varu teikt, ka viņš ir nedaudz traks cilvēks. Droši vien, ka laikam vairāk nekā traks. Bet sadarbība bija ļoti interesanta. Sevišķi, kad es patās kā tikai pirms pāris dienām uzzināju, cik ļoti grūti viņam ir gājis ar manu korektori, jo, kā izrādījās, viņš nav atzinis ne Enzelīnu, ne Milenu Bahu un tam līdzīgus atzītus mūsu valodas speciālistus un ir mēģinājis izveidot savu stilu, pie kā viņi arī galu galā pieturējušies, un tas arī ir ticis saglabāts. Tas bija tāds man interesants moments, ja es to būtu zinājusi ātrāk, tad es droši vien būtu bišķiņ dusmīga bijusi, bet tā kā es nezināju, es neesmu dusmīga. Tas tā interesanti. Otrs, kas ir, man vēl kas ienāca prātā, pirmais, kā viņš pie manis ieradās, kad viņš izvilka to savu sarkano blociņu, pie galda tā izvilka ārā un tagad slepus man rāda. Es domāju, kas būs nākošais ierocis uz galda vai kas tagad notiks. Nekā tāda nebija. Līdz ar to mums tā sadarbība turpinājās, veiksmīgi turpinājās, nonācām pie šīs otras grāmatas. Un man šķiet, ka mēs parastie cilvēki, puļķīgi teikt parastie, uz policistiem tomēr skatāmies ar tādu bijību. Asociējās ar to, ko mēs esam sastrādājuši, ko viņi mums varētu piemērot un tam līdzīgi. Šī grāmata parāda pilnīgi kaut ko pretēju. Parāda, ka policists patiesībā ir tāds pats kā mēs, ar tādu pašu labu humoru izjūtu. Tas ir visiem policistiem raksturīgs, jo ja viņi spēja paskatīties grūtās un smagās situācijās ar tādu veidu kā pozitīvā kungs, tad es ļoti gribu cerēt, ka mums ir daudz tādu policistu, par kuriem mēs vienkārši nezinām. Un es atļaušos vienu nelielu fragmentiņu, citātiņš nē, bet tas man parādīja to, ka varbūt, kad šeit ir viens, kā to lai saka, mēs varam redzēt, varbūt, kur rodas anekdotas. Jo šajā grāmatā ir tik daudz fragmentu, kas
varētu tikt citētas atsevišķi, kā vienkārši parastas anekdotas, kas aiziet tālāk tautā, tad es atļaušos vienu tādu nelielu nolasīt. Tur arī sarunājās policisti savā starpā, un tad viens tagad stāsta. Tikko piezvanīja viens dzīvnieku draugs un sāka taurēt, lai steigšus braucam uz Jūrmalu bebru glābt. Prasu, ko gan tas tur dara? Gar krastu jūrā peldot un taisoties jau slīgt. Es cenšos paskaidrot, ka vispār jau bebers nevar tā vienkārši ņemt un noslīgt, kad sagribēs izpeldēs krastā. Bet šis jau auro klausulē. Viņš neizpeldēs, jo mēs te barā stāvam krastā un fotografējam. Vai nav jauki? Tā kā, izrādās, tas arī jums bija saistīts? Nē, nabaga bebers. Cerams, ka tie policisti aizbrauc un izgaiņāja tos, kas viņus tur fotografēja, un bet to bebru viss ir kārtībā. Un šādu te fragmentu ļoti daudz, un es ļoti ceru, ka lasītājiem patiks. Un šis te pasākums, ko mēs esam aizsākuši, ka tas tautās ieiesies, un cilvēki pieņems un priecāsies un izklaidēsies, un tas būs ieguvums ne tikai grāmatu izplatītājiem, tirgotājiem, izdevējiem un tam līdzīgi, bet arī pašiem lasītājiem. Paldies! Man tā kā šīs mājas saimniekam, es piedāvāju visiem pāriet uz neformālo tādu, teiksim, situāciju, un pacienāties drusku ar kafiju, ar tēju un ar kādu maizīti. Es domāju, ka iebilduma nebūs. Tā, mēs